šeit ir vairāk cilvēki ar padomju armijas formā pārvietojās. Vai tas ir atļauts? Vai ir atļauts lietot padomju simbolikas skatus? Vispār sevišķi tāds skaidrs un piefiksēts. Par jums būs iesniegts. Konkrēti varētu runāt par padomju formu lietošanu pasākumu laikā, kas ir nešanas. Kā padomju simbolikas lietošana, kādreiz statūs ir padomju zvaigznes. Arī simbolika pārējā. Jums, principā, nav jārēģē, ja jūs redzat, teiksim, citu pārkāpumu, kas netiek novērsts. Tātad, ja jūs, teiksim, aiz jūsu robežām notiek likuma pārkāpums, jūs nerēģējat. Kāpēc citu policists nerēģē? Kāpēc ir cilvēki pārvērtēt? Mēs citiem nevaram. Pagaidiet, ja citi nerēģē, tad jums ir pienākums rēģēt pareizi. Jums taču attiecās par pašu likumu, kas ir citiem. Vai? Nē, nu neapvainojieties, bet pa jums arī būs iesniegus, ka jūs nepirktas. Jā, tātad vairāk cilvēku pārvietojās padomju armijas formās. Jūs tātad šeit vairs nebūs, jā? Mūsu iekšējiem, kas strādā. Un padomju zvaigzne arī uz status. Kā runājās likuma pārkāpums? Mēs esam katrs savā pastatā norādītajā mandomē, katrs par savu teritoriju. Vai šajā vietā nav pārvietojušies cilvēki padomju armijas formās? Un vai jums nav jārēģē, teiksim, ja aiz jūsu norādītāji ar visiem jautājumiem un komentāriem priekšniekiem? Nē, pagaidiet, jums ir jārēģē. Mēs atbildam savu priekšnieku. Ja jums kādi jautājumi vai komentēt, ja es esam fiksējuši likuma pārkāpumu, tas nav komentārs. Es jautāju, kāpēc es nerēģēt mākslas. Par jums arī iesniegts. Kur ir atbildīgā prasme? Es par to zonu neatceros. Es atbildu par šim. Katram savu pienākumu. Es kā domāju? Iegovičs. А теперь фельетон. На Нюрнбергском процессе считают лауреаты международных конкурсов Владимир Мотри и Владимир Норвинд. Много лет тому назад, как зачинщик всех агрессий, был фашизм под стражу взят. И от имени народов, что фашистов сокрушили не на год. 18-й Нарвоинском окончила высшую школу войны, стояла на страже великого. Pēc pagājušas. Sakiet, lūdzu, mēs šeit esam novērojuši vairākas personas padomju armijas formās, vai jums viņas nav jāiztur atbilstoši likumam? Vai jums ikdienas dežurās arī savs pulkstenis, un tas, kas notiek blakus, jūs nerēģējat, ja tur notiek pārkāpums? Bet vai jums pieņemsim tādā gadījumā, kaut vai tagad nebūtu jāsaka citiem postiņiem, jāsaka tādu lietu, ka šīs personas ir jāiztur? Jūs piekrītat, ka šīs personas ir jāiztur? Tā jūs principā atskatīsiet. Tā jūs sakat? Mēs jums varam parādīt, kas
padomēju apkārt, kad vidū vienmēr sakot nav neviena policista. Viņi pa perimetru ir izvietojušies, viens uz otru bumbas noveļ un pa vidu tieši masās neviens arī nav, kurš varētu uzņemties atbildību uz to brīdi. Neviena policista. Добиться того, чтобы на этой земле и у этого памятника Nevar apgriezties pilnīgi pa perimetru, bet arī te nav neviena policista. стоял президент кабинета министров, стояли высшие должностные лица государства. Как раз на Георгиевской ленточке медаль моего отца, медаль за победу. Kas? Lasīt, tā ir likums, ja? Jā. Izlasīt viņam, ja? Tur viss ir skaidrotas. Pagaidiet, tas ir valsts barikāžu dalībnieku piemiņas. Jūs likums. Redzat, Jā. un šeit viss ir. Pagaidiet, kurā vietā konkrēti ir rakstīts, ka drīkst lietot padomju formas darbus? Es jums neteiktu, ka vārds to kā arī. Jūs zināt likumu par gājienu sapulcēm? Protams. Tur ir noteikts, ka padomju formas Es teicu viņam, ka mēs esam protokolu organizatoriem. Jūs sapat maz? Ir organizatori. Kāpēc jūs neaizturat līdzīgi kā 16. martā? Jā. Tā kāds bija 16. martā aizturēja pat ar aizsargu. Divi? Tas principā nav aizliegts. Nebija to. Policija aizturēja. Policija aizturēja. Nebija. Labi, piefiksējums skaidrs. To nebija. Un protokols viņam nekas. Kā ir ar alkoholu lietošanu? Ir protokols, mēs esam protokols, redzat? Vai tas Labi, skaidrs. sastādīts protokols Paldies. arī organizatoriem? Ir tur kaut kāda? Nē, šis likums pilnīgi uz to lietu neatiecās. Pilnīgi droši. Viss atpūs. Tas pirmkārt nav Latvijas valsts apbalvojums. Šeit ir kaut Latvijas valsts apbalvojums. Valsts apbalvojums. Jūs gribat teikt, ka Forma ir apbalvojums. Jā, bet pagaidiet, tas ir par kādām militāru personām. Lasim tālāk. Kas tur rāda, tas ir šiestrādāt? Cilvēki mūs Speciālās likuma normas, šī nav speciālā Jums ir likuma norma. likums, lasat lūdzu likumu, ja? Un nepras man neko. Sapratat, ceļamies? Es jums Jā, to prasu, sapratam. kāpēc jūs nepildat dienas pienākumus? Es pildu savu pienākumu. Sapratat Jums man? nav jārestē tie, kas ir Kam? pasākumu formās. Un kad? Provocēt Policija. provokāciju, ja? Kādu? Jūs gribat ko? Kautiņu šeit? Nē, es kaut Jūs to negribu. gribat? Es, diemžēl, negribu to darīt tagad. Nevienkārši gribam, lai ievēro Mēs jums likumus. jautājam, vai likums ir jāpilda vai nav. Pilda. Pilna apjoma. Tātad jūs uzskatāt, ka cilvēki ar padomju armijas formām nav jāiztur? Ja, es domāju, ka es pildu visu savu pienākumu. Jūs sapratat man? Kāda jūs pakāpieties? Jūs redzat? Es redzu jūs Policijas major Junis. Labi, skaidrs, paldies. Jūs šeit esat galvenais? Labi, mums arī ir.